piekstīt. Tātad, nākamā grupa. Aiga Alksne. Aiga Alksne. Es tevi redzu, kur tu paliec, kāpēc tu nenāc. Slikti atkal uzvedies, jā? Nomierinošās zāles man ir līdzi vienmēr. Oi, es tev atļaušu izvēlēties krēslu. Kur tu labāk ieši? Sarkano! Sarkano! Ņem sarkano! Ņem sarkano! Vai cik labi, ka jūs tik skaļi runājat, lūdzu? Man būs zaļais, lūdzu! Es tev zaļajā! Es neredzēju, ka viņš mūs Un Uldis Karlos Karlovskis. Kas lūdzu? Uldis Karlos Karlovskis. Ko par ko man? Uldi! Mēs tev Es tur nepiedalījos. sen pazīstam. Es tur nepiedalījos. Sēdies. Pagaidiet, man ir atsevišķi saruna. Rauj vaļā! Profesori! Vispār viņi tev vajag. Brauc realizatoru lielo dāmu! Profesori, man uz minūti, 10 minūtes. Profesori! Viņu uzklausīs pēc tam pieņemšanas laiks ir nākamajā dienā. Lūdzu, klausiet to, ko sākamā. Sanitāri, Sanitāram rūp! Kur ir zāles? Zāles parāds. Tikai kaut ko iešķir. Sanitāram rūp! Sanitāram rūks! Sanitāram rūp! Sanitāram rūks! Sanitāram rūks! Sanitāram rūp! Sanitāram rūks! Nav, ja tu štur! Viņi tev dzirdēs tāpat. Uldi, tu pīpēt gribi? Pasēdi, Uldi. To slimo mēs sen nošausim. Man liekas, jau sen teicu. Davai, klusi no šīs vietas. Nevar tā. Kad sēdi, tad sāksim tāda Aiga Alksne. Bet mēs taču sarunājām. Paklausies, ko savu. Bet es sarunāju, profesori. Aiga Alksne uzskata sevi par mītisku dievību. Kādā sakarā? Mēģina pārliecināt ārstus par savu ielgušo nevainību. Idiotisms! Lai gan medicīniskā ekspertīze liecina par pretējo. Atsakās šķirties no gledas sporta priekšmeta un izrotāta kartolvadiska. Daiga! Notverta muzejā. Eksponātu dedzināšanas brīdī. Kā tev nebija kauns? Pati liecina, ka ir muzeja darbiniece. Lai gan muzeja administrācija viņa nekad nekur nav redzējusi. Kur? Jautājums, kur Aizturēta kā? bruņota. Pašlaik izolēta, jo regulāri sūta sanitāru pirkstu. Ikdienas Vārdabu, kā puķis zied, kā Palīgā! upes plūst, un izplūst nodīs. Savāc! Aprecēju, ka vainīgi muļis izrādījās dzērājs. Bet es nebiju tas puisis! Mamma! Mamma! Uldis Karlovskis. Pagaid, no sākuma runāju es. Labi, lai viņš piesēž, viņš tāpat nāk, vienmēr viņš ir laipns, viņš sliktu sarunājām. Viņš neko sliktu Uzskata nedarīs. sevi par pirmo homo sapiens. Tu pirmais. Neveselīgi daudz guļ, spēlē datorspēles un stājas intīmās attiecībās ar zivīm. Turā lietot Es tev teicu, nevajag to vimbu viņam ņemt. Līmi, taču Vimbu! Viņš sāk ar vimbu. Jūs teicāt, ka ja es piekritīšu, tad jūs man... Bet jums taču bija labi, vai ne? Viņu māju. katram pa pipariņu un mājās. Tā, mīļie pacienti. Lūdzu. Viņš laidīs vaļā? Mājā. Kādās mājās? Palāti mājas. Mēs vēl tiksimies tev.
šoreiz es pa ilgiem laikiem satraucos mazliet, jau sēžot tur, jo es zināju, ka es pēdējais, tāpēc bija diezgan grūti. Es gribu pateikt 2 lietas, centīšos būt īss. Pirmā lieta jums. Varbūt jūs iepriekš visi bijāt baigie oratori, baigie mākslinieki, es nezinu, vai tiešām visi var sevi iedomāties pirms 1,5 gada, iznākt šeit priekšā un tik brīvi runāt? Jā. Domāju, ka ļoti daudzi nevar, jo, tas visiem ir ļoti daudz, ko Devs privātajā dzīvē. Es domāju, tik ļoti privātajā. Pārāk privāti. Privātajā dažiem rodās problēmas, cik es esmu dzirdējis. Tā bija tā viena lieta, par ko katrs var tā aizdomāties. Otrā lieta. Es esmu no tiem, kas dabūja izbaudīt, kā tas ir aiziet un atnākt. Es te nokļuvu tīri tā netīšām, varbūt. Man visu dzīvi bija tādas mazliet problēmas, daži tā domāja, ar galvu. Es atnācu šeit, un man Hermans atrāva kaut ko vaļā. Labi, un tad man to visu tā kā atņēma cita dzīve, un es paliku bez nekā, bez teātra, bez kora, bez nekā, viens. Labi, es kaut kā izturēju 2-3 mēneši, labi, es atgriežos, un es sarunāju Hermanu, ka būs studijas, būs izrādes, būs, un tad gaidi. Paiet mēnesis, paiet 2, būs izrādes, būs, un tā gaidi. Ko es sāku darīt? Es Ziemassvētku vakarā, pirms Ziemassvētku vakarā sāku skraidīt pa Vecrīgas Salaveču tērpā. Jā. Tas kaut ko nozīmē. Un tad beidzot tas viss atkal sākās un viss notiekās. Un man ir bail iedomāties, kas būtu, ja es vēl tagad aizietu projām. Es vienkārši negribu tā riskēt.